Ja remonta laikā rodas daži maisi ar bugužiem, teorijā viss ir vienkārši. Tos nepieciešams nogādāt licencētā atkrituma apsaimniekošanas vietā, ko varam izdarīt saucot konteineri vai nogādājot šos atkritumus uz pieņemšanas punktu paši. Tomēr, ja bugužu ir tikai 10, 15 vai 20 maisi, konteineri saukt bieži neatmaksājas. Un ko darīt, ja personīgais transports nav pieejams? Tieši šādu scenāriju arī simulēsim. Savāksim 10 līdz 12 maisus ar bugužiem, kurus nodosim kādam busiņam, kur atrodam sludinājumu portālā. Iekšā maisos ievietojam izsakošanas ierīci un arī marķējumu, lai pārliecinātos, ka tie patiešām ir mūsu maisi. Ja nav personiska auto, ir iespējas griezties pie atkrituma apsaimniekotāja, attiecīgi ar lūgumu šādus atkritumu veidus konkrētos apsaimniekot. Jā, un ir šīs arī akcijas, kad arī apsaimniekotāji brauc pa kādu noteiktu maršrutu un attiecīgi iespējams jau sazinoties, zinām konkrēto dienu, konkrēto laiku, kad automašīna brauc, vai šis konteiners ir novietots, tad drīkst arī nelielos apjomos šo te izmest. Bet, jā, protams, ja mēs skatāmies par nelieliem apjomiem no daudz dzīvokļu māju remontiem, jā, tā ir problēma. Protams, universālas zāles nav šim te visam, jā, bet ja mēs tiešām skatāmies uz mazu apjomu un varbūt ar tām iespējām nodot tos atkritumus dalītājiem šajā laukumā, jā, tas visticamāk nonāk sadzīves atkritumos. Ko dara lielākā daļa cilvēku? Atbilde ir pavisam vienkārša. Tiek atvērts sludinājumu portāls, kur ir iespējams atrast desmitiem bugužu izvedēju, kuri sola atbraukt, savākt un aizvest atkritumus burtiski dažu stundu laikā. Tomēr, cik legāla un caurskatām ir šī sistēma? Vai šie izvedēji maksā nodokļus? Vai viņiem ir nepieciešamās atļaujas? Un pats svarīgākais, vai šie buguži patiešām nonāk pārstrādes laukumā? Atkrituma pārvadāšanai ir nepieciešama licence. Valsts vides dienests uztur publisku atļauju reģistru, kurā iespējams pārbaudīt atļauju turētājus. Interesanti, ka sludinājuma portālā licences netiek automātiski pārbaudītas. Mēs atradām vairākus sludinājumus, kuros norādīti licenču numuri, taču iedzīvotājiem nav iespējams uzreiz pārliecināties, vai licence patiešām pieder sludinājuma ievietotājiem. Kā arī vairākos gadījumos konstatējām, ka ir ticis norādīts neeksistējošs licences numurs. Tas savukārt rada risku, ka tiek izmantoti sveši vai neatbilstoši licences dati. Kādi ir rezultāti? Daļa atkritumu nonāca licencētos apsaimniekošanas laukumos. Taču ne visi. Viens no trekeriem aizveda mūs uz kādu angāru Čiekurkalnā. Vēlāk šajā teritorijā atradām arī savus marķētos maisus un konstatējām, ka ir notikusi bugužu priekššķirošana. No bugužiem tika sadalīts kartons un citi materiāli. Turklāt šajā teritorijā atradās dažāda veida atkritumi, kā arī izbērtas šķēmbas. Un pārbaudot publiski pieejamo informāciju, neatradām norādi, ka konkrētiem izvedējiem šajā adresē būtu atļauja atkritumu šķirošanas darbībai. Starp citu, šīs teritorijas sakarā ticis uzrunāts arī valsts vides dienests, kur gan atbildēja, ka darbību uzsāks tikai pēc ziņojuma Vides SOS aplikācijā. Citā gadījumā mūsu atkritumi pēc vairāku dienu pārvietošanās nonāca pavisam citā vietā, kādā bugužu konteinerā Siguldā. Šie piemēri parāda, cik grūti klientam ir saprast, kas ar viņa atkritumiem notiek pēc tam, kad busiņš aizbrauc. Veicot eksperimentu, mūs pārsteidza tas, cik necaurspīdīgs ir viss process. Visos gadījumos samaksa tika veikta skaidrā naudā. Netika izsniegti rēķini, čeki, pavadzījumus vai informācija par atkritumu uzskaiti. No 6 apskatītajiem izvedējiem čeku mums piedāvāja tikai viens. Kas ir interesanti, par līdzvērtīgu bugužu daudzumu samaksājām amplitūdā starp 50 un 120 eiro. Nevienā no gadījumiem mums netika lūgts parakstīt dokumentus vai saņemt pavadzījumus, un visos gadījumos norēķini notika skaidrā naudā. Šādā situācijā faktiski klients nezina, kur viņa buguži ir nonākuši. Ja atkritumi pēcāk tiek atrasti mežā, grāvī vai pamestā teritorijā, saikni ar konkrēto izvedēju praktiski nav iespējams pierādīt. Cik plaši Latvijas mežos ir konstatēta būvatkrituma izvešana? Tā problēma joprojām ir aktuāla. Būvatkritumi tiek izgāsti valsts mežos diezgan daudz, bet, protams, tas jāstāsta kontekstā ar visiem pārējiem atkritumiem, bet, teiksim, ja mēs tieši koncentrējamies uz būvatkritumiem, tad tas būs vidēji pa valsts mežiem, varētu teikt, 20% no kopējā atkrituma daudzuma. Kādi ir secinājumi? Ja iedzīvotājiem ir neliels bugužu daudzums un nav sava transporta, praktiski vienīgais pieejamais risinājums bieži vien ir šādi busiņi.
Vienlaikus klientam ir ļoti grūti pārbaudīt, kam patiesībā pieder licence, vai šie atkritumi tiek uzskaitīti, kur tie tiek nogādāti un vai tiek samaksāti visi nodokļu un maksājumi. Un šeit nonākam pie galvenā jautājuma. Ja šādi darījumi notiek skaidrā naudā, bez čekiem, pavadzīmēm un bez atkritumu uzskaites sistēmām, šāda būgužu aprite kļūst neredzama. Ja atkritumi netiek uzskaitīti, valsts neredz, cik daudz būgužu faktiski tiek savākts, kur tie tiek nogādāti un kā tie tiek apsaimniekoti. Ja daļa šo darījumu nenonāk grāmatvedībā, tad garām valsts kasē var aiziet gan nodokļi par sniegto pakalpojumu, gan maksājumi, kas saistīti ar atkritumu apsaimniekošanu. Tomēr lielākais kaitējums, protams, rodas brīdī, ja šie būguži vispār nenonāk legālā apsaimniekošanas vietā, bet nonāk mežā, grāvī, pamestā teritorijā vai vienkārši kādā konteinerā, kur tiem nemaz nevajadzētu būt. Šis drīzāk ir stāsts par to, cik viegli būguži var izkrist no uzskaites un kļūt neredzami. Un ja mēs līdz galam nezinām, kas ar tiem notiek pēc tam, kad busiņš aizbraucis, tad jautājums ir ļoti vienkāršs. Kā mēs varam pārliecināties, ka atkritumi, kurus nododam, nekļūst neredzami sistēmai un nenokļūst dabā?